Alūksnē nedēļas nogalē ar dažādiem pasākumiem svinēja Baltijas ceļa 35. gada dienu un Ukrainas neatkarības dienu. Pasākums notika visu dienu, tā laikā bija iespējams piedalīties ziedu ceļā un apmeklēt dažādus koncertus. Ukrainas neatkarības dienas koncertā uzstājās mākslinieki no Hotinas pilsētas. Alūksne kopā ar Hotinas pilsētu ir sadarbības partnerpilsētas kopš 2023. gada. Ir ārkārtīgi patīkami atrasties Alūksnē, jo 2023. gadā Alūksne kļuva par mūsu pilsētas Hotinas sadraudzības pilsētu. Hotina ir neliela pilsēta Ukrainā, Ukrainas rietumos. Iedzīvotāju skaits 20 000. Un 2023. gadā mums bija iespēja parakstīt partnerības līgumu ar skaistu pilsētu ar skaistiem cilvēkiem, Alūksnes pašvaldības komandu. Atbraucot otrais jutāmies kā mājās, satiekam cilvēkus, tā kā esam pazīstami jau sen. Ukrainas neatkarības dienas koncertā piedalījās vokālās studijas Laimīgie bērni dalībnieki no Hotinas tautas mākslas un atpūtas centra, kā arī tautas amatieru vokālu instrumentālais ansamblis Besarabijas kolorīts. Mūsu rietumu Ukrainas kolektīvs Besarabijas kolorīts sastāv no 10 cilvēkiem, kur ceļo pa pasauli un popularizē ukraiņu kultūru, ukraiņu mūziku. Mēs vēlamies pierādīt visai pasaulē, ka mēs visi esam viens, mēs visi esam kopā un mēs esam stipri. Pasākumā, apvienojot Baltijas valstu un Ukrainas svētkus, tika aktualizēta mūsdienu situācija Ukrainā, vienlaikus godinot arī vēsturiskos notikumus, kas ir bijuši nozīmīgi gan Baltijai, gan Ukrainai. Baltijas ceļš ir ļoti nozīmīgs notikums Baltijas valstīm. Līdzīgi svētki ir Ukrainā, kad dažādas zemes apvienojās Ukrainā 1919. gadā. Tāpēc šie svētki mums ir pazīstami. Solidaritātes svētki, sadraudzības svētki. Свято солідарності, свято співдружності. Speciāli šiem svētkiem, lai var redzēt īpašs tēkrēkls – Lietuva, Latvija, Igaunija un mazs koks ar Ukraiņu motīvu. Zīme, ka Baltijas valstis vienmēr ir ar Ukrainu. Nodibinājums Alūksnes un Apes novada fonds bijis viens no idejas iniciatoriem, apvienojot šos divus svarīgos svētkus vienā pasākumā. Tā laikā tika īpaši godināti arī brīvprātīgie, kas ir aktīvi palīdzējuši Ukrainai, izceļot viņu nozīmīgo ieguldījumu. Pagājušā gadā februārī mēs nolēmām, ka mēs saviem puišiem brīvprātīgajiem viņus nominēsim kā miera nesējus. Tā ir komanda, vairāk kā 30 cilvēks, kuri jau 7 konvojus brauc uz Ukrainu un nogādā automašīnas. Godinājuma zīme izveidota kopā ar Alūksnes un Apes novada fonda sadarbības partneri Sergeju Glotovu, kurš ir biologs un fotogrāfs Antarktikā. Viņš nodevis fonda rīcībā arī dažas savas fotogrāfijas ar Antarktikas putniem, kas simbolizē miera nešanu. Šīs fotogrāfijas, kā arī nozīmītas, tika dāvātas fonda brīvprātīgajiem. Pasākumā tika atzīmēti gan Baltijas ceļa, gan Ukrainas neatkarības dienas vēsturiskie notikumi. Tika izcelta arī abu valstu sadarbība un saikne mūsdienās. Santa Bogdana, Ēmats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.